Labdien! Man sauc Kārlis Sūra, un šeit es mācīšu pamācības, kā taisīt video pamācības, kā taisīt mājaslapas un vēl daudz ko citu saistībā ar datortehniku. Labdien! Šodien šajā pamācībā es jums stāstīšu un rādīšu, kā uzinstalēt Windows 7, bet mēs instalēsim ne uz kompja, bet gan uz virtuālā servera. Principā tas ir viens tas pats, jā. Ne ar ko principā neatšķirās. Tikai tas, ka šis instalācijas ir pilnībā vienāds, jā. Bet tūlīt parunāsim, kādā veidā izmantot Windows. Windows ir dažādi, un ir 86, kā redzat, 86 biti un 64 biti. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tas ir, var teikt, šits 3.2 biti. Ja jums ir ja jums ir, piemēram, uz 4 GB RAM, 4 GB RAM, tā kā man šitien ir uzlikts 4 GB. Priekš Windows 7, pilnībā pietiek 4 GB, pat 2 pietiek, jā. Respektīvi, tas ir start menu, un šeit uzrādās. Man ir pieejamais 8 GB RAMs, jā. FreeSpace'ā ir 4 GB, tāpēc arī es uzliku. Ja būs 4 GB, 64 bitīgais neinstalēsies pat. Es mēģināju vismaz uz virtuālo serveri šo neļāvu instalēt. Jā, tāpēc, kad 64 biti ir jāinstalē, var uzinstalēt tikai tad, ja ir pāri 4 GB RAM. Piemēram, ja tev ir 5 GB RAMs, jā. Tad tev ir jāinstalē 64 biti. Kāpēc? Tūlīt paskaidrošu. Tas ir tāpēc, ka tad, tā kā man sākumā bija 4 GB, es uzlaboju uz 8 GB. 2 sloti, man ir kompija 2 sloti pieejami, kur ielikt rāmu. Tas ir 2 čipi. Tas, piemēram, bija 2x2, tagad ir 4x4, jā. Ja es instalēju, piemēram, uzinstalēju 32 biti, 86 bitīgo Windows, man parādīsies viņš tiks uzinstalēts RAMs 4 GB, bet patiesībā man ir 8. Jā, ar to atšķirās to, ka, ja tu uzinstalēsi pareizi 64 bitīgo uz 8 GB, tad parādīsies 8. Ja tu uzinstalēsi 3.2 bitīgos 86, tad parādīsies 4. Jā, GB. Principā es ceru, ka pareizi izskaidroju, ja, kas tad otrā, bet tā jābūt. Jā. Ok, labi, sāksim instalāciju šitam, ok. Un šitam jāspiež. Ja gribēsiet, lai es redzētu, ka konfigurācijas, kā salikt, tad sakiet, es parādīšu arī, kā visu sataisīt uz virtuālo serveru. Tas principā es sāku ne ar ko neatšķirās, tikai tas, ka tāds lauciņš parādās. Start. Tagad lādējās iekšā faili. Es sāku parādīsies, tā kā instalēsiet uz uz īsto kompi, nevis uz virtuālo. Būs tieši tāpatās pilnībā. Jā. Parādās Starting Windows. Tas būs tieši tāpatās. Process ir vienalga kaut kā jaudīgs komps, un principā instalācija notiek tagadējā laikā notiek ļoti ātri. Jā. Šeit viss aiziet. Protams, izvēlos anglisko. Šitien iestatījums var atstāt tāds, kā ir, pēc tam var visu samainīt, izmainīt. Un tagad jāspied install. Jā. Tas būs pilnīgi viss kā parasti. Pēc tam arī apskatīsim tālāk jau tā, lūdzu. Reik parāda Windows 7 Ultimate, 86 un 64. Ja man, tā kā es teicu, ja es instalētu uz fizisko kompi savu, tad man būtu jāizvēlās šis. Bet
tā kā es neinstalēju fizisko kompi, es instalēju uz 4 GB. Es izvēlos x86. Next. Accept. Next. Šitien var skatīties, kādas jums ir prioritātes. Apakšējais bija jāņem. Tūlīt tās pieņemam. Tā, 86. Next. Next. Viss ir. Šitien ir mans disks, ko es izveidoju, 90 GB, pilnībā priekš pamācībām pietiek. Pat varēja 50 GB disku likt. Jo iepriekšējās pamācības skatījoties, zinu, cik man ir 1 terabaits citais disks. Tā kā, pilnībā pietiek 90 GB. Un next. Un viss sākās instalācija. Un tagad tikai jāgaida. Es tā domāju, un viņš ik pa laikam, jums nekas nav principā jādara kā agrāk bija, kad, piemēram, bija jāinstalē, jāatdzēš, tur vēl kaut kas jāspēj podziņas, enter, jā, tagad ir viņš pats izdara un pats restartē, tad, kad ir nepieciešams, jā. Tam līdzīgi vēlāk es parādīšu, kā tagad es uzinstalēju tīru, vienkārši izveidoju. Pēc tam parādīšu, kā pārinstalēt kompi, jā. Kā formatēt cieto disku, kā veidot patrīcijas, vienkārši negribu taisīt uz savu fizisko kompi, jo, lai netīšām kaut ko, piemēram, nesačkarētu savā kompī. Tas ir, ja tā ņemās ar patrīcijām un ar citiem diskiem, tur var ieiet problēmās tādās, ka pēc tam ilgi un tik jādomā, kā to, tā teikt, labot. Tā es esmu pats savām kļūdām arī, tā teikt, iegrābies. Un pēc tam ilgi un tik domā risina problēmas. Kā to atrisināt, kā vispār piestartēt Windowsu, jā, vai pat pārinstalēt Windowsu. Jā. Ok, tagad negaidīsim, es apturēšu, lai neieilgst tas process. Un tad gaidat apakaļ man, ka viss jau būs gan arī gala rezultātā. Ja? Nu ko, esam apakaļ, un tagad jau iet pēdējā procesa uz pabeigšanu. Tas prasīja aptuveni pa 10 minūtes man neprasīja, lai pārinstalētu. Jā. Jo, tā kā es teicu, tagad jau ir tehnika attīstās un vispārējais man vispār ir tā teikt domas pāriet uz Windows 8.1 versiju. Jā. Un, tagad jau viņi daudz perspektīvāk un labāk palikusi. Ja tev vajadzīgs, ja tev apmierina Windows 7, tad nekāda problēma, bet Windows 8.1 ir daudz ātrgaitīgāk, ar to viņa atšķirās, jā. Un tas ir ļoti, piemēram, man no svara, jā. Līdz ar to viss ātrāk strādā. Tā kā, sagaidām, kamēr izveidojās, un tad jau sāksim visu iet cauri, sagatavot kompi, priekš, tātad reāls darbības tā, lai tev mājas vajadzībām vajadzētu datoru. Un tā kā es uzskatu, kāds man ir dators, jā. Bez šitādām tādām featurām, visām un tam līdzīgi. Vienīgais, kas virtuālam serverim ir tāda lieta, kad viņam nav jāinstalē tie drivi. Tas ir vienīgais. Bet, ja jums ir drive disks, es tā domāju, pēc šī kursa izejot, jūs arī mācēsiet uzinstalēt visus ar disku palīdzību, visus drives. Tā galīgi tagadējā laikā neskatā problēmas. Ir nedaudz vienīgais jāzina, tā teikt, angļu valoda. Jā. Kaut minimāli, bet jāpārzina angļu valoda ir. Kaut tagad jau Windowsam ir sen jau kā latviešu valoda, bet, labāk likt uz oriģinālu valodu angļu valodu. Jā. Vismaz es lieku uz angļu valodu un nekāda problēma. Jā. Tagad gaidām, kamēr iet tas process, varbūt arī apturēšu, kamēr būs starting jau jau startingies uz desktopu, ja?
Tātad mēs atgriežamies, un šeit jau rakstīt setup is preparing your computer for first use. Checking video performance. Tātad tas nozīmē to, ka viņš startē desktopu uz pirmo lietošanu. Tātad mēs esam iekšā. Šeit jāuzraksta ir type username. Tas ir tavu datoru lietotājs, ko tu varēsi atrast un ko internetā varēsi atrast. Ne tā, ja kāds pieslēgsies tev. Ja tu gribēsi iedot IP adresi, un tad tas cilvēks atradīs. Rakstīsim. Vienkārši. Kārlis. Šādi. Next. Šeit ir parole. Līksim labi. Tā kā tas ir virtuālais servers, kad te ir virtuālais un daudz hosti strādā ar virtuālajiem serveriem. 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Šeit var izvēlēties Riga laiku. Next. Home network. Šitajā gadījumā man ir, kā es teicu, virtuālā serverī, tas jau iet automātiski, kā redzat instalācijas laikā, bet fiziskā datorā jums šitas nekas neparādīsies. Pēc tam tikai parādīsies, kad jūs uzinstalēsiet, piemēram, LAN drivus. Ja. Tad arī parādīsies, respektīvi, kad connection to internet. Ja. Kad jūs visi drives būs sainstalējuši, tad arī jums būs viss pilnībā piekļuva. Bet tas, teicu, tas ir nekas, tas nav īpaši. Jau vairs tā instalācija nesagādā nekādas problēmas un sarežģījumus. Piemēram, uz šits stacionārais, kas man ir uz portatīvo vispārībā, tur vajag tikai Windows disku, ieliec iekšā, un viņš pats automātiski jau sameklēs visus drivus, visu, tieši tāpat kā šitiem. Instalācija būs ilgāka, prasīs ilgāku laiku periodu, jā. Bet toties tev atkrīt visas problēmas kaut kādas ar drivu meklēšanu. Viņš pats visu updētos un visu sameklēs, jā. Tā kā tajā ziņā, ja jums ir izdevīgāk iegādāties laptopu, tad, tā ir paša izvēle, kā jūs strādājat. Jā. Ar ko? Vai stacionārā, vai laptopu, pilnīgi jūs izvēle. Bet, tur instalācijas uz laptopu ir vieglāk. Tur tikai vajadzīgs Windows disks un viss. Preparing your desktop, tas ir sagatavot tavu desktop. Ja zinat angļu valodu, tad, domāju, nav jātulko man nemazam. Arī tas viss. Parādīsies standartā desktopiņš, kāds ir Windowsiem pierasts, jā. Tas prasa nelielu laika periodu, bet, atkal restartē sistēmas. Tas nepieciešams. Es teicu, pašam pilnībā nav nekas jādara. Atceramies paroli un vajadzā uz priekšu. Un nekāds problēmas vairs. Viss. Windows uzinstalēts. Jā. Un tikai paliek tā pāri, jā, un rekir. Šeit, rekir. Standarta desktops, kā es teicu, parādās, kas ir, kas nav. Tamstīsimies. LANs ir internets pieejams. Iekšējās sistēmas, Start Task Manager, Performer, jā, Total Size
labi, 3,500 nav 4 GB noņem nost, tāpēc, ka tomēr strādā Windows, jā. Tas arī prasa, piemēram, Windows 8.1, ko es lasījis, ir vismaz vajadzīgi 2 GB priekš Windows 8 lietošanas rāmajām. Tā kā, jābūt diezgan jaudīgam kompim arī, lai pavilktu Windows. Protams, var instalēt tāpatās, bet, tas ir, respektīvi, vispārējais bremzēs drausmīgi. Pastīsimies. Un šeit ir, jā, Windows 7 Ultimate. Labi, tas tu nesteigties, vienkārši, tas, tā kā es teicu, šitās vienkārši pamācības neaktivizēšu viņu. Tā, System Type, kā redzam, System Type ir 32 biti operēšanas sistēmas. Tā kā es teicu arī. Ja būtu 8, ja man atļauj, tā kā man neatļauj likt 8, tad vispārībā tik free space ir, redzēt, kā es atslēgšu Windows, tā uzreiz parādīsies atkal brīvspace. Free space, tie 3 GB rams, jā, 4 GB. Jā. Tagad man free space rams ir 11-12. Bet arī nekāda vien. Pilnībā. Viss strādā perfekti. Nekāda problēma. Jā, tā kā tālāk jau strādāsim ar šo. Visu sagatavosim visu desktopu tā, lai jūs varētu bez īpašām problēmām sagatavot sev, lai nebūtu jāalgo speciāls cilvēks, jāmaksā tur rentie, es nezinu, 50 līdz 100 eiro, lai priekš kompi pārinstalācijas, jā. Ja jums pieejams vienīgais nopirkt oficiālo Windows disku, problēma, jā. Nekād būs varēsiet visus sainstalēt, sagatavot, tam līdzīgi to apstīsimies, kas man te ir. Un šeit nav nekādas programmas pilnībā, pēc tam šeit parādās visas instalētās programmas, jā, kontrol paneli. Es nezinu, vai mēs gājām jau cauri šitam visam vai nē, bet, šeit būs visas programmas, visi pa jaunam var instalēt, jā. Tad es slēdzu ārā, un pēc tam nākamās pamācības jau būs, tā kā es teicu, to parādīšu savā, kas man ir. Jā. Nav man nekas, pilnībā man nav nekas liekas, man ir viss praktiski tas reāli, kas ir man vajadzīgs. Jā, kā redzam, praktiski nekādas spēlītas, tur nekas tam līdzīgi, bet tikai tīri viss vajadzīgais, kas ir priekš darbu uz datoru. Jā. Un tas arī viss, jā. Izņemot šitie modi, Rocket Dock, tādas lietas, un priekš Samsung man telefonu, lai piekonektētos, jā. Viss pārējais ir tīri programmas, kas nepieciešams, lai normāli strādātu komps. Jā. Ok, labi. Izņemot šitā spēlīt vien. Tas arī viss, jā. Bet, vispārējais, jā, tā teikt, ir tīri priekš datoru. Ok, ceru, ka patīk jums, sapratāt visu. Un, ja kas nav skaidrs, ja rodās kādas problēmas, nākamais pamācība būs uz to, kā formatēt un pārinstalēt, jā, kompi. Tā kā no fiziskā, piemēram, nepieciešama pārinstalācija, tad man rādīšu, kā formatēt un tam līdzīgi, jā. Ok, labi, tad līdz uz nākamo tikšanos.